Tagad apskatīsim decembra mēneša 10 skaistākās epizodes. 10. vietā Aksels Vairogs un Ervīns Jonāts. Aksels uzbrukumā, Ervīns uz rezerves soliņa. Skatāties stūrītī, kā lēkā Ervīns. Priecīgs viņš ir par savas komandas veterānu lielisko sniegumu. Šomēnes 9. vietā Valmiera ātrajā uzbrukumā, bet Multim Sīpoliņam ir citi nodomi. Aksels šoreiz pie 2 punktiem netiec. Mēneša top 8. vieta, un tas ir Kaufmans. Jānis Kaufmans ir šādu metienu eksperts, un arī šajā mačā viņam padodās izcils šedevrs. Decembra mēneša 7. vieta, un tas ir Barons Kvartāls uzbrukumā. Meklē viņa aizsardzībā caurumus, vairākas labas piespēles. Beigās tiek atrasts Tauras Jogēla, kurš pār pretiniekam triec bumbu grozā no augšas. Sestā pozīcija. Valga aizsardzībā. Dāvis Rozīt 2,15 m, bet Artūrs Brīcis saka, Dāvi, 2 punktiņi šeit nebūs. Mēneša 5. skaistākā epizode, un tas atkal ir Jānis Kaufmans. Sev ierastajā manierē klubdams, krīstams, palaiž bumbu gaisā, un tā iekrīt Ventspilsnieku grozā. Tagad decembra mēneša 4. skaistākā epizode, un tas atkal ir Barons Kvartāls. Dāvis zona traucās pāri pretinieku laukumam pilnā ātrumā, piespēlē augstvirstības un babāms! No augšas atkal tas ir Tauras Jogēlā. Un nu jau 3. pozīcija. Valmiera Ordo uzbrukumā skaisti piespēlē Ervīns Jonāts ar sodu un pāri pretiniekam. Dubult trieciens Ventspils grozā. Tagad decembra 2. vieta. Ervīns Jonāts aizsardzībā aizsūta Artjomu Butjankovu atpakaļ uz Reizekni. Vidzemes olimpiskajā centrā tik viegli pie punktiem netikt. Un tagad mēneša skaistākā epizode. Ogre Kumhotair, 3/4 beigas pēdējās sekundes. Guntis Sīpoliņš lido virs stīpas un triec bumbu grozā. Skatāmies vēlreiz. Ogre Kumhotair izcils 3/4 beigas.